koksnes kā kurināmā izmantošana Latvijā, tad mēs visi zinām, ka tam ir ļoti, ļoti senas saknes, jo Latvija tomēr ir zeme, kurā ir ziemas un kurā vienmēr ir cilvēki meklējuši iespēju kā tās mājas sasildīt. Protams, tā kā vienlaiks Latvija ir arī zeme, kas ir bagāta ar koksni un resurss, kurš ir tepat uz vietas pieejams, kurš atjaunojās, tad pilnīgi loģiski ir arī tas, ka malkas koksnes izmantošana, tā ir ļoti sena. Biomasa, visticamāk, ka tas ir nākotnes enerģijas avots, galvenais nākotnes enerģijas avots, tāpēc, ka tas ir atjaunojams, tas ir videi draudzīgs, un tas, kad viņš nav jātransportē milzīgs attālums, kad viņš ir vietējs. Un līdz ar to, teiksim, tiek panākt šī ideālā sakarība starp visiem šiem faktoriem. Cits jautājums, vai mēs ražojam siltumenerģiju, vai mēs ražojam elektroenerģiju, vai mēs ražojam šķidro degvielu, par ko arī tagad daudz tiek runāts otrās paudzes biodegvielas no biomasas, kas, protams, droši vien ir nākotne tehnoloģijām attīstoties. Koksnes produkti mums būs vajadzīgi vienmēr. Vienmēr būs vajadzīgs kurināmais, un tāpēc arī diezgan likums sakarīgi ir tā, ka mēs domājam visu laiku, kā šajā mežsaimnieciskās ražošanas procesā iegūt arvien vairāk un vairāk pievienoto vērtību. Un tā mēs, teiksim, šobrīd arī esam nonākuši līdz tam, kad teiksim, tas, ko mēs saucam par ciršanas atliekām, ka mēs cenšamies arī to izmantot. Šeit jūs redzat gatavu sagatavot biomasu pie ceļa, un blakus mūsu partneram meža īpašnieku vai zemnieku saimniecības īpašumu, kurā esam veikuši jaunaudas tīrīšanu un grāmalu tīrīšanu. Pēc šīs tīrīšanas mēs veicam biomasas izvešanu ar izvedēju traktoru, pievedam biomasu pie ceļa, lai šķeldotājs ar transporta vienību varētu strādāt pie ceļa. Redzam tagad zāģmateriālu atgriezumus, kas tiek sašķeldoti un tiek iegūta no tā kurināmā šķelda. Mums šobrīd ir jādomā vairāk par kvalitatīvu šīs enerģijas izmantošanu, un tas jau ir saistīts jau ar šīm koksnes enerģijas jaunajām iegūs iekārtām. Tā ir koģenerācija, tas ir biogāze un tā tālāk. Šķeldas katla mājas turpina savu uzvaras gājienu Latvijā. Viņas ar katru dienu rodās arvien vairāk. Es cenšos arī visas apbraukt, jo šī lieta man interesē un apskatīties jaunākās tehnoloģijas. Arī šodien bija cēsīs beidzot. Viņi gatavojās šīm momentam 8 gadus. Gāja uz to šķeldas katla māju. Šodien tika iemūrēta kapsula pamatos jaunās katla mājas, kurā būs 7 megavati katlu jauda ar šķeldu, 2 megavati un 5 megavati, 2 apkures katli. Šis ir ļoti progresīvs arī Skandināvijas valstīs, kur es biju pieredzē, praktiski 90% tiek kurināts ar šķeldu, jo arī cenu ziņā cēsīs ir visdārgākā apkure Latvijā praktiski, jo viņi kurina tikai ar gāzi. Man arī ir 2 gāzes katli rezervēji, jo dzīvot ar šķeldas katlu un nebūt gāzes rezervēji diezgan bēdīgi. Tāpēc, ka tur gāze ir pieliec sērkociņu, tā kā pie plīts gāzes, un viņa deg, tur nekas praktiski nevar sabojāties gandrīz. Šķeldas katlumā ir transportieri, reduktori, motori, viss griežās, tas, kas viss griežās, tas lūst, kā likums. Tāpēc problēma ir vairāk, bet cena ir, mantoties ir viena no zemākajām cenām, varētu teikt, Latvijā. 30 latu megavats, tas ir ļoti zem. Ja tiks iepirkta šķelda pēc nevis kubikmetriem, bet pēc megavatiem, tad piegādātājs centīsies pēc iespējas labāku kvalitāti nodrošināt šķeldai, jo atvedot 100 kubikmetru, pieņemsim, sliktas zaru šķeldas, iznākums var iznākt tikai puse 50, bet ja viņš atvedīs ļoti kvalitatīvu, tad viņš arī tos pašus pa tiem 100 kubikmetriem saņems naudu, un ja viņam būs labāka kvalitāte, jo arī viņās maksa par piegādāto šķeldu viņam būs augstāka.
Diemžēl vēl nav īsti ieviests Latvijā modelis, kā šķeldu varētu piegādāt pēc megavatiem vai pēc enerģijas. Tādēļ katlmājas pamatā pieprasa šo šķeldu, lai viņa būtu pārsvarā lapu koka un ļoti labi izskatītos. Bet, protams, tas nenozīmē, ka tur enerģijas daudzums ir pietiekošs. Priekuļi iet vienu solīti priekšā visai Latvijai, un mēs ar nākošo gadu arī mēģināsim iepirkt šķeldu pēc megavatiem un nevis pēc kaut kādiem abstraktiem kubikmetriem. Es domāju, ka lielākā daļa no visām katlmājām, no visām apkurēm, sildīšanām un tā tālāk tomēr ir jāveic ar koksnes resursu palīdzību. Protams, cits jautājums, vai mēs to darām vienkārši ar malku, vai, protams, ražojam briketes un kā saka, pievienojam vērtību kurināmajam, pievienojam siltumspēju šim te kurināmajam un cik mēs viņu racionāli izmantojam. Bet katrā ziņā tā ir Vidzemes nākotne un viņa ir jāplāno ar vien vairāk un ar vien lielāk, jo tas ir ne tikai tas, ka mēs atjaunojamo enerģijas veidu iegūstam un patērējam, bet arī tas, ka šādā veidā mēs nodrošinām darba vietas, nodrošinām cilvēkiem uz vietas pieejamu un pietiekami lētu un konkurētspējīgu kurināmo. Un, protams, arī reizē jāatcerās, ka tas lielākā vai mazākā mērā ir blakus produkts. Ja nekļūdos, aptuveni 40% no koksnes tiek izmantot enerģētikai, tad tuvāko 15 gadu laikā šis procents varētu tuvoties 60%. Tas nozīmē, ka arvien vairāk varbūt no kaut kādas mazkvalitīvās koksnes, ko mēs varbūt pārstrādājam, varbūt kaut kādas tarždēlīšos, varbūt kaut kas aiziet papīra industrijai, no šīs daļas arvien vairāk, es domāju, ka tiks izmantots tieši enerģijas ieguvē, jo gan Latvija attīstās, Igaunija attīstās vēl straujāk šī biokurināmā katlmājas, protams, arī Eiropā, kuras būvēja augšā katlmājas, jau rēķinoties to, ka lielāko daļu no šī visa izējuma materiāla viņiem nāksies importēt. Tā kā es domāju, ka tas viennozīmīgi ir strauji augošs tirgus un viss būs kārtībā.